Labrīt, labrīt visiem analogai audio. Mazliet esam apaudzis ar bārdu, bet tas uz Ziemassvētkiem ir piedodams. Tā pulkstenis 7:20 no rīta, ārā piķi melni tumus. Brauksim pēc magnetofona. Paņemšu vēl divus līdzāko atstāt uz remontu, uz apkopi. Kaut kā tā gaida brečiņu, atbrauks un laižam. Tā kā gaidiet atpakaļ, parādīšu, ko tad atvedīšu. Pagaidām čau. Reku brečiņš mīzā. Tā kā krāmējamies un laižam, tad pagaidām. Tā, draugi mīļie, studijnieks ir mājās. Es jau te uztinu vienu studijas lenti Basvenieci. Mazliet jau pabraukāju. Tāds viņš ir. Protams, ne bez bērnu kaitēm. Kā saka, 44 gadi, tas ir nopietns vecums. Mazliet ir apskrāpējies. To mēs piekrāsosim, mazliet vizuāli savedīsim kārtībā. Tehniski viņš ir kārtībā, ideālā. Tāds viņš arī ir. Mehlabors STM 610, īsts studiju magnetofons. Made in Ungārija. Apakšā ir vadības bloki 19 un 38 ātrumam. Arī piekrāsosim rāmīti. Te viņam ir drošinātāji. Te ir pārslēgs no parastās spoles uz AEG serdeņu spolēm. Tā kā tas arī ir forši. Tāds uz kājām, kā 96 cm augsts. Vāks, alumīnija vāks. Tas ar tāds noskrāpēts ir, bet nopulēs, pārkrāsos un būs ok. Kas te viņam te ir? Te var pārslēgt vai 19. ātrums vai 38. ātrums. Magnetofonam ir 2 celiņi, kā jau profesionāls. Tad var pārslēgt izejas, ieejas. Tā kā tā, ierakstīšana, pauzīt, pārtīšana, skaitītājs. Ko? Palaidīs, parādīs, kā tad viņš darbojās. Tā viņš aiziet, tā ir atskaņošana, skaitītājs iet, skaitītāji var nonulēt. Tā viņš ir atskaņošanas variantā. Nospiežam pauzīt, stopiņu, ieslēdzam tīšanas un tad ar šito te ātru uz vienu pusi, cik ātri vajag. Pagriež uz otru pusi, aiziet uz otru pusi. Īsāk sakot, profiņš, kas profiņš. Ja ne, izslēdz ārā, ieslēdz aiziet. Kaut kur Bauskas tante teica, ka šitas magnetofons ir nācis no Latvijas radio puses, bet to neviens nezina, vēsture par to klusē, bet katrā ziņā šie magnetofoni 1980. gadā uz Maskavas olimpiskajām spēlēm tika piegādāti 2000 gabali. Droši vien, ka pēc olimpiskajām spēlēm arī pa visu savienību viņi tika izsūtīti, izvazāti vai kā savādāk pārpirkt un tā tālāk. Protams, viņi darbojās kādās radio stacijās, studijās un vēl kaut kur. Tā kā tā. Tā kā tāds ir nonācis manā īpašumā. Ko? Vēl ir jāsalodē vadi. Tos es parādīšu citā video, kādi tie aizmugurē ir. Speciāli tādi, tos es pasūtīju no Itālijas. Arī no militārā veikala, tā kā tur arī kaut kāda sakara no tā gala ir. Tā kā tāds pirkums. Būs vadi, tad jau arī palaidīs dziesmā, pieslēgs pie akustikām. Uzlikšu kaut ko no tā, kas man ir meistarlents uz Beatle vai Chris Rea. Tad jau skatīsies, šīs man ir arī studijas lens, bet te es pat šobrīd nevaru paklausīties, kas tur iekšā. Es viņu šobrīd pārtīšu.
visus un, nu jā, tā kā skatīsimies. Tā kā piedošana, ka bija pazudis kādu laiku, bet, nu, jā, šis bija tas dēļ, kā es biju pazudis un nebija laika sīkumiem. Tā kā paldies, ka skatījāties, un tad jau atkal līdz citai reizei. Nu, cerams, ka es tik ilgi vairs nepazudīšu. Labi, čau, čau visiem. Atā.